Labrīt visiem, vai nu kurš skatās šo video no rīta pa dienu, ja vakarā, ir beidzot pienāca 27. jūlijas, un mēs turpinām tradīciju. Pēdējā jūlijas sestdiena un notiek Riga Bus. Dalībnieki ierodās, reģistrējās, aprunāsimies ar pagājušā gada līderiem, varbūt kādu jaunu ekipāžu. Ķeram tikai asari. Nu, domāju, diena būs interesanti un skatīsimies, kā visiem izdosies šodien. Mēs esam šeit ar Edgaru Deičmanu un Mārtiņu Tihanovu, pagājušā gada Bus Master, ja? Ieguvēji pēc kopgaruma kopējā. Sagāja pagājušajā gadā. Sagāja? Jā. Draudzāk ķert vienu lielo un noķērām. Daudz mazos, ja? Nu, kāpēc mazos bija 50 zīves un vidējais bija 30 metri. 3,4, 3,3 komats. Tas jau labs izmērs vidējais, ļoti labs izmērs. Kāds prognozes? Šogad? Tādas pašas kā pagājušajā gadā bija pirms starta, nu, kad arī likās, ka ķersim vienu lielo zīvi. Bet beigās sanāk daudz zīves. Nu, šogad ir baigi līdzīgi, liekas, ka mēģināsim vienu, bet lielu noķert. Tu jau sanāks tikai pagājušajā gadā. Nu, Iezas to lielo, un tu vidējais atkal virs 30. Jā, bet tiešām treniņi rāda, ka baigi grūti šogad ir. Asaru uzturās pilnīgi citās vietās nekā pagājušajā gadā. Nu, pareizāk sakot, pagājušā gada vietās vispār nav asara. Labi, čai, lai veicas tas šodien. Nu, davai. Kā Tiekās uz ūdens. Jā. Jūs jauksiet mums līdzi laikam? Es tev astē sēdēšu. Labi, nav mums tik daudz to lielo točku, lai mēs viņus tur noķert tik daudz. Kāds vispār plāns ir pa ezeriem braukāt vai pupēm? Vai laikāt pa punktiem? Daudz un daudz skriet. Daudz skriet. Ir, nav tālāk, pareizi. Tieši tā, pareizi. Nu, bet kā vispār liekas, cik būs lielākais skaits, ko noķers, vai lielākais izmērs tajā sacensībās vispār? Nu, es domāju, ka aiz 40 būs. Jā, būs 40 un 45 tā liela starpība ir. Kaut kur būs 42, 43 būs. Kaut kur. Jā, un skaits? Būs. 30, 40 tāda vida izmēri būs. Optimists. Jā, būs. Nezinu, tur dažādam bija tur daudzumam mums nebija tā, nu, var salasīt. 30 kaut kur. Nu jā, tas ir tāds vidējais apmēram skaits, jā, normāls labs skaits. Kaut kur. Nu, skaidrs, nu labi. Nu, mēs nerunājam par 60, 70, tur runa iet. Nē, ir viens cilvēks runā. Jā. To mēs redzēsim. Mēs reāli, ja būs labi apstākļi, 30 kaut kur var. Nu, var būt 40, bet nu ļoti ļoti labi jāiet. Tā, kaut kur, jā. Un tā. Nu, pagājušā gada, jā. Tā arī bija apmēram, kaut kas tāds arī bija. Jā. Nē, nu, ja tu atradi, kur būs kaut kāda koncentrācija un būs laba uzvedība, var vairāk, protams, ka, nu, kā paveicies. Kā paveicies. Nu, labi, Džeki, lai jums veicās. Davai. Čau, neatsaks. Labs ir. Braukājot apkārt, esam piebraukuši vienam no top šobrīd ekipāžām. Kā jums sokās? Tukšs pudeles vazājat līdzi, ja? Jā. Tas ir vēl nenofotografēti. Jā. Jo mums jau tikai tur kaut kādus 10 vajadzēja, nu, lai mēs būtu pirmie it kā. Nu, 11 varbūt. Kaut kas tāds, bet mēs noķērām 27. Ļoti jauki. Jā. Tā. Jau diezgan esat veiksmīgi stratēģi izvēlējušies, kad pirms treniņu dienās, cik runājot ar jums visiem, tad, kā lai saka, 2 nedēļas atpakaļ visi priecājās, nu būs tiesnešiem sūrais, grūtais darbs, 100 pār asari. Nedēļas sākumā jau... Madaram tikai. Jā, pareizi. Madaram droši vien ir pār 100, viņš fotografēs 4. Viņš savā lielajā kubīgajā laivā tur viss tagad laiž un viss tur notiksies. Rezultātu maiņa būs spēcīga vēl.
Nē, nu mēs piedaramies. Ir kaut kāda vēl saķerta, tur ir kaut kāda, nezinu, 8 vēl mēr klāt, bet nu, kas tur tās nav. Jā, bet nu, jāatzīst veiksmīgi. Jā, nu jāmakšķerēt, domāju, jāmakšķerēt. Un kādi ieteikumi? Ņemot vērā to, ka šis vairs nav laivs, bet, kā lai saka, pēc tam? Nu ieteikumi. Met un velc, jā, ka mānekis ūdenī tev noķert. Diezgan loģiski. Liderīts teica, ka tā čaļa labi mums jāstrādā. Jā, tad neasaks. Neasaks pie velna. Strike Pro! Šā vietā trāpījām. Mēs zinājām, ka tur ir, bet īsti nezinājām, ka tur tik liels izmērs ir, jo treniņos mēs tur piestājām un zinājām, ka 3-4 no turienes mēs dabūsim, bet dabūjām laikam 7-8. Un izmērs bija 30 plus. Super. Tas tā, jā. Tas ir tāds diezgan rets mirklis šodien, ja godīgi. Labi, kungi, tad ko teikt? Gaidām rezultātu un... Jā, šaujiet un mēs malcam ķert zīves tagad. Ko dalībnieki visi ierodās uz finišu, uzēdam pusdienas. Šoreiz pirmo reizi taisījām arī live studiju, tiešraidi, kas ir skatām atkārtojumā tagad Facebookā un YouTube kanālā Makšķerlietas LV. Ko pasākums foršs un drīz jau apbalvošana. Labi, ko sākam Riga Bus 2024 apbalvošanu. Un pieturēsimies pie tradīcijas, ka sāksim ar nomināciju The King of Riga Bus, tas ir respektīvi pa lielāko noķerto asari. 3. vieta – Copes kungi, Raitis Čaklis, Pēters Pēls, Paleks. Aplausi! Un ko? Sudrabs. Tur bija Sīva, viņa arī citā kategorijā ritīgi sitās, bet izcīnīja beigās 2. vietu par lielāko asaru. Komanda laiks Copē, Jānis Melničs, Mareks Merks. Aplausi! Šī gada The King of the Riga Bus titulu ieguvēji, balviņas, kātiņi, tad ir maģiskā aploksnīte ar solīto 1K. Komanda NGT Latvija, Toms Klabs, Gats Ernstons. Aplausi! Jūs šogad karaļa titulā visur. Moškls Gārminu vajag delītoties, man ārā un nemaz nestartēt. Šā nominācija par visvairāk noķerto asaru kopgarumu saskaitot visus kopā. Un te bija interesanti, te bija kritieni, kāpieni, tur viens asarīts, visi izmaina. Super, teiksim, saspringta cīņa, var teikt, līdz pēdējai minūtē. Bet, neskatoties uz to, 3. vietu Sudrabu ar kopējo kopgarumu 9,65 metri, tie ir 36 asari, izcīnīja komanda Bumblebee, Raimonds Taravits, Mārtiņš Dumps. Aplausi! 2. vieta nominācijā Bassmasters, Sudrabs, rezultāts 14,32 metri, kas bija 53 asari. Komanda NGT Latvija, Aigars Zumbergs, Kristis Spēlmans, jeb Aleks Crazy Fisherman. Un ko, mēs esam pienākuši pie titula Riga Bassmaster, 1. vieta. Es teikšu tā, ka cik mēs studijā skatījāmies, žēl, ka tomēr tur viņiem nebija kamera, būtu bijis interesanti, bet, īstenībā diezgan pārliecinoši. Lielāko daļu dienu viņi noturēja. Un komanda Faceks Fishing Team, Kaspars Tenters, Ricardas Sinkevicis. Apsveicam kopgarums 14,8 metri, un viņi izcīna šī gada Bassmaster titulu. Aplaus, es domāju, viņi pelnījuši 14,8 metri.